Sveiki! Kas jūs esat, kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies Radio Nabas telpās. Mēs tikko vadījām redzējumu Bitīt matos par latviešu muziku. Katru svētdienu. Mhm. 8 līdz 10. Tad jautājums vairāk Dambim. Vai scēna, Rīgas jaunā scēna šobrīd līdzinās pagrīdes mūzikai, ko 90. gados spēlēja tu un tavu domu biedri? Tu kaut kādā mērā jā, un kaut kādā nē. Laikmets iet uz priekšu, un, protams, pasaule mainās, viss ir bišķiņi savādāk, bet ir daudz līdzības arī. Un kādas varētu būt tās līdzības un nelīdzības? Parasti jauniešiem ir liels entuziasms, ir aktīvi un darboties griboši, taisa koncerts, apmeklē koncerts, taisa ierakstus, un tās ir tās līdzības. Tas scēna, cik es noprotu, gan mūsdienās, gan 90. gados bieži vien plus-mínus balstījās uz tādām punkroku lidojošām idejām. Mhm. Kas jūsuprāt ir galvenie faktori, lai vispār varētu rasties šādas mūzikas scēnas? Katrā vietā, es domāju, savādāk nostrādā kaut kas. Bieži vien tas ir tendences pasaulē, bet bieži vien tas varbūt arī kaut kādas lokālas parādības. Piemēram, iespējams izaug bērni bijušiem mūziķiem, tiem, kam bērni dzimuši, pieņemsim, 90. gados. Viņi tagad pieaug, tie bērni, un viņi kaut kādā ziņā ir ietekmēti no saviem vecākiem un kaut kādā ziņā arī turpina to lietu. Tāda varbūt, pieņemsim, kaut kāda Sociāla, ekonomiskais arī stāvoklis kaut kādā ziņā pasaulē un valstī. Pieņemsim, agrāk Britu salās ekonomika laikam gājas leju, tad parādījās, varbūt, ka mums ir savādāk, mums iet uz augšu, un tad parādās scēna. Jā, bet es domāju, ka tā ir, es nedomāju, ka tā ir lielākā jaunatnes daļa, tā domāju, ļoti niša, jā. Lielākā daļa droši vien klausās hip-hop un arī taisa hip-hop. Un kas varētu būt tāds viens ļoti galvenais ietekmējošais faktors tieši, lai šobrīd tā scēna varēja uzplaukt? Covid. Tā runā, ka tas Covid kaut kādā veidā, es gan nevaru sagadāt īsti kopā to. Jo daudziem radās iespēja pabūt ar sevi mājās kopā vai veidot mazus burbulīšus, kuros eksistēt. Un bieži vien tās mūzikas grupas top no dombiedriem, kuri iespējams pat neprot nevienu instrumentu spēlēt, un aiz tā garā laika sēžot mājās, visu pa Zoom, noteikti tā varbūt kāds iemācās kādu instrumentu, kāds tur noklausās kādu iedvesmojošu dziesmu, pierunā citus, un tā arī bija, ka pēc tās karantīnas izlīd ļoti daudz grupas ārā vispār. Varbūt, bet es domāju, ka bieži vien tas atkarīgs arī no atsevišķiem cilvēkiem, kaut kādiem aktīvistiem, piemēram, var novērot, kā veidojās kādā mazā pilsētā, ja kā sāk veidoties vietējā scēniņa. Tad ir kāds entuziasts, kuram ir draugi, viņš tur klausās kaut ko un ir iedvesmots un grib spēlēt. Viņš parāda tas savas idejas savam draugam, tas arī aplīp ap to, un tad jau veidojās domu biedru grupa. Un tāpat arī, es domāju, šī gadījumā varbūt ir piedalījās vairāk cilvēku no dažādām pusēm. Kad bija kaut kāds, pieņemsim, gaisā kaut kāds strāvojums tāds, kad jaunieši grib izpausties tādā veidā, un kaut kas tur sakrīt, es domāju, vairāk visādi aspektu un elementi. Kādu lokālu aktīvismus arī, kurš uzbūvē garāžā mēģi telpu, tad tur sākumā mēģina 3 draugi, tad vairākas grupas, tad paplašināt. Vēl nav izslēgts arī, kad loma nospēlēja Radio Naba, ka tādām jaunām grupām ir, kur izskanēt. Ja viņām nebūtu pilnīgi, kur skanēt, varbūt tas ar to neveicinātu. Varbūt kaut kur pēkšņi tas var skanēt par radio, tas arī iedvesmo jaunieši. Tas tāds īslaicīgais mērķis, teiksim, iekļūt radionādas topā vai būt atskaņotām. Tas ir tāds foršs mērķis. Tā varētu būt, bet tieši par undergroundu, tas vismaz Ines Tona savā bakalaura darbā par undergroundu subkultūru 90. Saka, ka
undergrounds kā tāds darba izpratnē vairs nepastāv. Pastāv kaut kas, kas nav populārā mūzika, tātad neatkarīgā alternatīvā mūzika, jo informācija ir ļoti plaši pieejama. Internetā var atrast līdzīgi domājušus cilvēkus. Un, kā undergrounds kā tāds 90. vairs nepastāv. Jūs piekrītat, nepiekrītat? Protams, ka ļoti daudz ko ir izmainījis tas, kad internets darbojās un visam. Mobīlē telefonu. Jā, viss tas, protams, maina kaut kādu to kustību, maina un tā informācijas plūsma ir daudz ātrāk un lielāk. Un, protams, mainās tur kaut kādu uzsvaru, ja, bet es vairāk uzskatītu, ka undergrounds kaut kādā ziņā ir tā mūzika, kas netiek atskaņot oficiālos mēdījos, un viņš paliek tā kā nezināms lielākai daļai cilvēku. Viņš tā arī paliek tajā undergroundā, kas jau tur ļoti nav mainījies. Varbūt vienīgi iespēja mūsdienās ir tāda, ka tiem sociālo mēdīju palīdzību kāda riktīga underground grupa vai apvienība var palikt mega populāra ar kaut kādu pēkšņu hīti, ja, kas nekad neskanētu nevienos oficiālos rādījā. Jā, un 90. vēl bija tas ieradums, kā padomu laikā bija visu laiku jāslēpjas, jāmaskējas. Un 90. jau varēja brīvāk uzvesties, bet piemēram, 90. gadu sākumā pat nebija iedomājams tāds variants kā Solvita aboliņa vai aboltiņa, kura sarkaniem matiem ir saimnes priekšsēdētāji. Nerunājot jau par to, ka mūsu skolā tā nedrīkstēja būt garāka čolka vai astīte. Tādiem laikā jau vispār bija formās jāstaigā, tagad jau brīvāk. Un tad tā atļaušanās varbūt bija pat viena piespraudīta, ja? Vai kaut kāda šķipsne viena citā krāsā, vai nerunājot par auskariem. Ja? Un tas undergrounds bija, es negribu teikt tīrāks, viņš bija undergroundiskāks, jo tagad ir līdz ar tām komunikācijām viss tomēr ir pieejams un redzams. Jebkuru dziļāku underground ieraksti ar jebkuru telefonu un palaidi, un tas var izšaut. Un tad pēdējais jautājums katram. Mīļākā grupa no scēnas, dziesma? Mūsdienu tagad Latvijas? Tieši. Var teikt tikai tagad, jo mainās. Tieši tagad, kas ir piedāvējums pie scēnas. Tas uzrunāja diezgan forši likās Depustūtas jaunais albums. Ar visu tā grupu un message un tā. Bet, protams, ka vēl ir, Tur varētu sēdēt un skaitīt, jo tev ir plašāks redzesloks, ja ceļš bitītē darbojoties, tu dzirdi visus spektru, sākot no folka, caur metālu, hip-hops, punks, tur ir visi. Bet kas tagad, ironiskā. Kas ir tagad mīļākā dziesma? Man ir pašlaik mīļākā, man patīk Adrians Grīns grupa, kā man kaut kāda arī bišķi nostalģija pēc tā 90. gadu garāžas skanējuma. Jo tagad tās tehnoloģijas visi noslīpē, tā mūzika varbūt bišķi garlaicīgāk paliek. Tur visi nepareizās notas tiek izravētas. Ir daudz grupas, kas ļoti labi izklausās koncertos, kuriem nav ieraksti. Piemēram, nesen bija grupas Skala Bunta, Konci, un Konci ir beigā enerģija forši, bet ieraksti nav nekādi, bet Konci ir forši klausīt. Man ir tāds top 3, ko es varu nosaukt. Tad trešo nenosaukšu, lai paliek, jo man patīk daudz stili, un tad man, Tesa pieminēja jau Toni, kādu Tones grupa. Un tā jau var uzskatīt par veterānu. Jā, Židrūns arī varētu uzskatīt par veterāniem. Bet tās grupas, kas tā ir gājuši cauri visu laiku, grūti ir atrast kādu, ko jaunu viņi ir izlaiduši, un tu teikt, veči, jūs esat izpulpējušies, nepēc. Tur tā kā viss uzrunāja. Bet vispār šobrīd ir diezgan daudz visādas grupas interesantas, bet būtu forši arī uztaisīt ieraksts, jo daudziem nav. Kā mūsdienās ierakstīt, nebūtu vajagā problēma. Tā kā agrāk bija ļoti grūti to izdarīt, tad mūsdienās tas nav tik ļoti grūti, bet kaut kā pagaidām daudz to tā nedara.
Nu, tas ir varbūt tas mūsdienu underground. Nē, varbūt, ka trenējās, varbūt, ka vēl nav tik kaut kas nešķiet tik pietiekami labi, lai to iemūžinātu, ierakstāt. Jā, jau uz laiku ir tā salīdzināšanās ar citiem. Labi, paldies!